zini, es varu daudz tur reflektēt par sevi, savu uzvedību, savām izvēlēm, kļūdainām izvēlēm, pareizām izvēlēm un tā tālāk. Bet tas viss ir vai ne tāda daļa no arī sevis iepazīšanas, no tādas refleksijas par sevi. Šis ir podcasts Drosme kļūdīties, kur dažādi cilvēki nāk un dalās savos drosmes stāstos. Es esmu Dārta Menziņa, un kopā ar tevi es iedvesmošos klausoties šajos stāstos. Un mēs arī šajā podkāstā negribam slēpt savas kļūdas, un mēs gribam vairot cilvēcīgo kopā. Čau visiem! Paldies, ka esat pieslēgušies vai nu klausoties, vai nu skatoties. Šodien mūs ir pagodinājis ar savu ierašanos Tomas Fildagovičs, kurš ir ārlietu ministres Baivas Bražas padomnieks drošības un sabiedrības noturības spējas jautājumos. Noturības jautājumos, vai ne? Jā. Un arī daudzi no jums viņa zina caur aspektu, ka šis ir bijis tas harizmātiskais džeks, kurš ir skaidrojis Ukrainas kara situāciju un, ar salīdzinoši vienkāršiem vārdiem. Un, vai ir kaut kas tāds, kā tu gribētu, lai tev vēl raksturotu, vai tieši, ka tu negribās, lai to piemin? Jo man liekas, ka ir būtiski pieminēt arī to, ka tu, caur Instagram daudz tev uzzināju, bet kā tu jūties par šo aprakstu? Es jūtos lieliski. Man ir patiesas gandarījums būt vienam no pirmajiem viesiem tavā jaunajā projektā. Tā kā es domāju, ka noteikti varam iztikt bez kaut kāda CV vai biogrāfiska pieteikuma. Paldies. Okay. Jo mēs ar Tomasu īstenībā esam diezgan labi pazīstami, tāpēc kaut kādā ziņā man gatavoties šai intervijai bija tāda interesanta sajūta, jo es nekad nebiju piegājusi tavai personībai no profesionālā aspekta, un arī šajā podkāstā varbūt mēs tik ļoti to nefokusēsimies, jo ir ļoti daudz citas intervijas, kurās var par to paklausīties, bet varbūt tā ieskatam, jo kāds tomēr ir, kurš nezina īsti, ko tu ikdienā dari, vai tu vari tur, 5 vārdos tā teikt, pastāstīt, kas tad ir tas, ko tu ikdienā dari. Jā, tā tad, es nezinu, vai 5 vārdos, bet centīšos tādā vienā sakoncentrētā domā. Šobrīd strādāju par ārlietu ministres padomnieku jautājumos, kas tieši skar drošību un sabiedrības iesaisti ārpolitikā. Jo skaidrs, ka mēs dzīvojam laikmetā, kurā ārpolitikā viens nav karotājs, un ārpolitiku veido, protams, gan galvenās institūcijas un amatpersonas, kas ir formāli atbildīgas par to. Teiksim, prezidents, premjere, ārlietu ministre, saima un tā tālāk. Bet mēs redzam, ka šajā laikmetā ar vien lielāku lomu spēlē tieši nevalstiskais sektors. Uzņēmēji veido arī ārpolitiku, pētnieki, akadēmiskās institūcijas, jaunieši. Tiešām iet runa par visas sabiedrības iesaisti, un mans uzdevums ir palīdzēt gan veidot ministres dialogu ar visām šiem sabiedrības grupām, lai nodrošinātu, ka viņu redzējums, viņu prioritātes tiek pienācīgi atspoguļotas mūsu darbā, mūsu sadarbībā ar citām valstīm, ar sabiedrotajiem. Un otrā virzienā, lai tas, ko mēs darām ārlietu ministrijā, būtu pienācīgi saprotams sabiedrībai. Labā ziņa ir, ka sabiedrības interese par ārpolitiku strauji pieaug. Un tādā ziņā es jūtu, ka es jūtos privileģēts tiešām darot šo, manuprāt, pietiekami atbildīgo uzdevumu. Bet ņemot vērā, ka tu varbūt strādā vairāk ar ārlietu jautājumiem, bet ņemot vērā, kas notiek šobrīd iekšlietu jautājumos, kā tu personīgi jūties par visu, kas šobrīd, tā teikt, politiskajā arēnā sāk notikties pirms vēlēšanu gadā, tā teikt? Jā, es domāju, ka tas īstenībā tā viena atziņa, kas
varbūt nebūtu uzreiz intuitīva, domājot par to, ar ko mēs nodarbojamies ārlietu ministrijā, ir īstenībā, cik lielu lomu mūsu ārpolitikā spēlē tieši iekšējo drošības draudu risināšana un tādas kompleksas stratēģijas veidošana, kas vienlaicīgi aptvertu gan ārējo, gan iekšējo apdraudējumu. Par ārējo apdraudējumu ir skaidrs, Krievija turpina savu agresiju Ukrainā, tā turpina šo tādu lēnu, mokošo agoniju. Teiksim, aizvadītajā gadā Krievija spēja iekarot mazāk kā 1% Ukrainas teritorijas. Vienlaikus tā zaudēja virs 200,000, kas ir gan kritušie, gan smagi ievainotie. Bet mēs redzam, ka Krievija turpina šo karu. Krievija nav gatava pārskatīt nekādā veidā tās mērķus. Krievijas kara ekonomika turpina būt pilnīgi orientēta uz šī kara turpināšanu. Bet tas, ko mēs redzam, ir, ka, lai arī tieši tāda militāra apdraudējuma mums nav, pateicoties mūsu aktīvajam darbam ar sabiedrotajiem, mēs redzam, ka Krievija eskalē tādus nekonvencionālos uzbrukumus pret mūsu sabiedrībām. Un šeit ieslēdzās tā iekšējā drošība. Krievija veids dezinformācijas kampaņas, dažādas ietekmes operācijas. Tā ne tikai Latvijā, visās NATO valstīs, Moldovā, Gruzijā, Ukrainā arī Krievija mēģina korumpēt vietējos politiķus. Krievija sabotē kritisko infrastruktūru. Mēģina iejaukties vēlēšanās un tā tālāk. Un tāpēc mēs redzam, ka šī iekšējā drošība un ārējā drošība ir ārkārtīgi cieši saistīta. Un tāpēc arī ir ārkārtīgi svarīgi, lai Latvija būtu Eiropas kodolā, lai Latvija būtu Eiropas tiesību telpā, Eiropas vērtību telpā, un lai mūsu pašmāju politiķi neatražotu Kremļa naratīvus, Kremļa propagandu. Vienalga, apzināti vai neapzināti, tas nodara reālu kaitējumu. Bet tad vai ir kaut kas tāds, ko, nezinu, tie cilvēki šobrīd uztrauc par to, kas notiek, un vairākas sievietes publiskajā telpā ir pateikuši, ka viņas biedē palikt tādā Latvijā, kur vispār apstrīda nepieciešamība pēc Stambulas konvencijas, vai ir kaut kas tāds, ko tu teiktu, ko var darīt, ko mēs varam darīt, lai kaut kā ietekmētu to virzību tajā veidā, kā mēs vēlamies redzēt Latvijas nākotni? Jā, pats svarīgākais ir, ka mēs dzīvojam demokrātijā. Patiesā demokrātijā, valstī, kurā ir vārda brīvība, izteiksmes brīvība, politiskā brīvība. Un tās visas lietas šķiet kaut kas abstrakts, līdz tas ir apdraudēts. Līdz tavas demokrātiskās brīvības, līdz tavas cilvēktiesības tiek apdraudētas. Un šādā gadījumā šiem cilvēkiem, kuriem rūp valsts nākotne, kuriem uztrauc valsts nākotne, šis ir tas gadījums, kur ir jāpauž sava nostāja ļoti skaidri un nelokāmi. Un ir dažādi veidi, kā to darīt. Var atbalstīt dažādas iniciatīvas, var iet protestēt. Protams, kad pienāks tevis minētās vēlēšanas, tas ir tas pats svarīgākais demokrātijas rituāls. Tas ir tas tiešākais veids, kā cilvēkiem ir iespēja paust savu nostāju par to, kas viņiem šķiet pieņemami vai nepieņemami. Jā. Bet atcerēsimies, ka demokrātijas ir messy. Šādas lietas notiek. Teiksim, es ilgus gadus esmu dzīvojis ASV vai Lielbritānija. Ārprāts kādas iekšpolitiskas lietas un iekšpolitiskas paralīzes un savstarpējas apkarošanas un šāvieni kājā ir vajājušas šādas ļoti senas demokrātijas. Jā. Un man šķiet, Briti tā arī bieži nav spējuši veiksmīgi izskaidrot citās Eiropas valstīs dzīvojošajiem, kas tad ar viņiem tur īsti ir noticis. Tā kā ar to ir jārēķinās arī mums. Jā, demokrātijas ir bieži haotiskas un juceklīgas, bet tas nav pamats, lai kaut kā kristu panikā vai zaudētu fundamentālu ticību teiksim, mūsu valsts nākotnē. Tas varbūt tieši tāds modinātājs zvans, lai iespringtu. Jā, bet ja jau mēs esam bišķi pieskārušies tai tēmai par politiku, tad man ir viens jautājums, ko es gribu pacelt, jo man kā cilvēkam, kas to zina, vispār nekad nav radies jebkāds jautājums par šo tēmu, bet man liekas, ka ir
daļa tava, kas politikā biežāk būtu redzama kā tādi oponenti, viņiem patīk tā kā minēt to, ka tev ir, ka tas, visu, ko tu esi sasniedzis būtībā, ir būtībā tikai tava tēta dēļ, kurš arī saistīts ar ārlietām. Kā, pirmkārt, tev tas liek justies un kā tu redzi šo argumentu? Vai tev tas liekas tāds lēts veids, kā censties kaut kā izsist, tavu tēlu? Nē, zinātnieki vēl joprojām strīdas par katra cilvēka, tiksim, kas nosaka vairāk tur tas nature versus nurture, viņa gēni, un kaut kādi bioloģiskie parametri vai tur, sākuma punkti, vai tā vide, kurā tas cilvēks ir audzis. Un, es domāju, ka manā gadījumā es esmu absolūti pateicīgs par vidi un apstākļos, kādos es esmu uzaudzis. Man ir bijusi tā laime uzaugt tiešām tādā, es teiktu, neklišejiski laimīgā ģimenē. Mani vecāki ir joprojām kopā vairāk kā 30 gadus, un viņi gan man, gan manām māsām ir tiešām mūs atbalstījuši visdažādākajos veidos, gan turējuši rūpi par mūsu izglītību un mums pašiem ieaudzinājuši tādu principu, ka, cilvēkiem, kas nav varbūt kaut kādi tur ekstraordināri apdāvināti, kas nav Kristaps Porziņģis vai kas nav kaut kādi īpaši vijolnieki vai ģēniji, izglītība ir tava vienīgā iespēja uz kaut kādu izrāvienu. Izglītība ir vienīgā iespēja, kā kaut kā attīstīt savu potenciālu. Es domāju, tas ir tas, ko viņi ir mums iepotējuši un arī atbalstījuši mūsu izglītības ceļu, gan skolas gaitas, gan studijas dažādos līmeņos. Noteikti arī vide, kurā esmu uzaudzis diplomātu ģimenē, kā jau tu minēji, pavadot daļu bērnības pietuvināts, vēstniecības darbam, arī iepazīstot varbūt manu vecāku kolēģus un darba specifiku. Noteikti tas man ir raisījis papildus interesi par šo pasauli. Nenoliedzami. Bet es domāju, ka tas, kas ir skaidrs, ir, ka viens varbūt ir ielikt tādus pamatus, bet pēc tam es domāju, ka tomēr diezgan daudz, kas ir atkarīgs no tava darba. Kā, man gan studējot Londonā, gan Kembridžā, gan arī citās vietās strādājot, ir bijuši vienaudži no ārkārtīgi privileģētām, turīgām ģimenēm, kuri ir izvēlējušies iet tādu pilnīgi vieglu ceļu un nedaudz vienkārši vai šīs privileģijas tā notralināt, vai tā pilnīgi peldēt pa straumi un īpaši neiespringt. Es tomēr esmu, manuprāt, centies attīstīt tādu darba ētiku un strādāt ar tādu misijas apziņu, ka ir jāizdara kaut kas lietderīgs, ka ir tā vēlme strādāt, pat, es nezinu, bet tas pārāk patosīgi izklausās, bet strādāt pat valsts labā vai kāda lielāka mērķa labad, sabiedrības labā, ka tas nav, ka darba jēga nav kaut kā vienkārši monetizēt savas prasmes un savu laiku. Bet viedokļi noteikti var būt dažādi. Es par šo neslīkstu kaut kādos pašpārmetumos, bet drīzāk cenšos ar darbiem izdarīt kaut ko labu. Bet tev vispār ietekmē, ko citi saka par tevi publiskajā telpā? Es domāju, ka diez vai jebkurš no mums ir tāds absolūti imūns. Jā. Arī man ir bijusi tā iespēja strādāt varbūt tuvāk kādiem politiķiem vai cilvēkiem, kuri tiešām ir tādi sabiedrības viedokļu līderi, kuri sastopās gan ar atzinību, gan ar žurnālistiem, kuriem ir ārkārtīgi lielas platformas.
Nu, es domāju, ka neizbēgami, ja tu esi sabiedrības viedokļu līderis, tas nozīmē, ka tev piemīt krampis paust viedokli. Un tas automātiski nozīmē, ka tu neesi kaut kāda neitrāla pelēcība, kas ir pa spalvai absolūti visiem. Nu, tas iemieso to būtību. Tāpēc arī cilvēki seko tiem viedokļu līderiem, ap viņiem veidojās auditorijas, ap viņiem veidojās atbalstītāji, jo viņiem piemīt šīs spējas artikulēt un arī tā drosme, tas krampis, saprotot, ka tas nebūs vienmēr populāri. Manā gadījumā, tad, kad es teiktu, ka man īstenībā ir sanācis varbūt pat būt diezgan pasargātam no tiešām kaut kādas vērā ņemamas kritikas, jo mana pieredze varbūt paužot publisku viedokli, tomēr ir nākusi no tādas vairāk varbūt analītiskas šķautnes. Es neesmu, manuprāt, mētājies ar kaut kādiem ļoti tādiem karstiem, varbūt ideoloģiskiem apgalvojumiem, kas polarizē sabiedrību. Es tomēr esmu centies skaidrot drošības procesus, dažāda veida ģeopolitiskus procesus un to ietekmi uz Latviju un centies, runāt tādā saprotamā veidā, bet nepielādēt to ar tādām ārkārtīgi karstām emocijām, kas varētu izraisīt asu pretreakciju. Un tagad kāds šo dzirdēs un būs tāds, tieši jāieraksta beidzot mans sulīgais komentārs veltīts Tomasam. Jā, tā kā ir varbūt bijuši tādi, kaut kādi, nezinu, tādi margināļi vai krīpi, kas piesārņo internetu, bet tiešām kaut kas tāds ārkārtīgi, tāds fundamentāls nav. Bet man liekas, tas arī ir saistīts ar to, ka tev nav bail, ka tu vari saņemt šo kritiku. Un kas arī ir, man liekas, daudzas aptur kaut ko darīt tas, ka tāds, bet ko par mani padomās, un ja kādam nepatiks, bet kā tu teici, ir jāiet uz priekšu ar to sajūtu, ka ka tu esi gatavs, ka tas var notikt. Jā, tas varbūt arī savijās ar tā podkāsta vai podkāsta to virsmērķi. Tieši, es teiktu, ka tieši veidojot to tādu publiskāku platformu, tā noteikti ir tā baža sākumā, tādas šaubas vai bailes, ka ja tu vienā no tiem tādiem pirmajiem trauslajiem soļiem pateiksi kaut ko ne tā, vai pateiksi kādu apgalvojumu, kurš pēc tam tiks atspēkots vai izrādīsies aplams. Tas noteikti sākumā ir tāds papildus svars, ko tu uzliec sev, jo tā ir arī tā lieta ar to publisko platformu, ka cilvēki tev tiešām seko un tevi izklausās, un tas uzliek ārkārtīgi nopietnu atbildību. Un es atceros, ka tieši pirmajās nedēļās, pirmajos mēnešos es tā reizēm, protams, es nodarbojos ar kaut kādu fact-checkingu, bet es varbūt arī nedaudz tā svārstījos, ka, es tas, ko es uzrakstīšu tagad, pēc mēneša vai pēc 3 mēnešiem izklausīsies kaut kā tukši un aplami, mans Dievs, tas laupīs jebkādu kredibilitāti un tā tālāk. Un īstenībā man ir gandarījums, ka tagad palasot tos tekstus, pat dažus 3 gadus vēlāk, īstenībā, manuprāt, viņi turās diezgan labi. Viņi iztur īstenībā to laika pārbaudījumu, bet, sparot tos pirmos soļus, tās šaubas noteikti. Jo īpaši, man liekas, tavā nozarē es vienkārši trīcētu, ka es faktuāli nepasaku patiesību. Un tas, man liekas, mani apturētu tādu, man liekas, ka tas ir viegli sev apturēt kaut ko pateikt, tā, ka, es pasaku nepatiesību. Tāpat laikā ir tik daudz cilvēku, kas vispār pat nav iegooglējuši, vai tā ir taisnība un runā kamerā un jūtas ērti ar to, bet, man liekas, tas man ļoti paralizētu, ja es būtu viedokļu līderis kādā no jomām. Bet, gribēju teikt? Okay. Es gribēju pajautāt, kādas vispār ir tavas attiecības ar bailēm kļūdīties? Vai tu vispār jebkad saskaries ar šo tēmu? Jā, es domāju, ka šis viens tas tieši varbūt veidojot to savu tādu blogu,
vai to savu platformu, tas noteikti ir bijis tāds, jā, tāda klātesoša sajūta. Es domāju, ka laikam ejot, es tiešām esmu es varbūt noformulēšu savu domu. Mēs varam pēc tam to kaut kā... Nezinu, lifta mūzika šobrīd skan. Jā, es nezinu, man nenāk varbūt uzreiz prātā tāds kaut kāds ļoti konkrēts tāds motivational speaker, jā, kaut kāda tagad tāda tēze, bet es domāju, ka manā dzīvē ir ārkārtīgi palīdzējuši daži tādi piemēri, daži tādi varbūt mentori, kuri ir ārkārtīgi manī arī caur savu piemēru rādot, attīstījuši tādu iniciatīvu, tādu proaktivitāti. Man liekas, it īpaši šajā darbā šobrīd tas, ko es ļoti mācos no priekšnieces, tai skaitā, ir tas, ka zini, neviens nekad nepamodīsies un neiedomāsies, kā es varētu palīdzēt Tomasam? Kā es varētu uzlabot Tomasa dzīvi? Darbā, protams, ir nevis Tomasam, bet Latvijai. Mēs domājam, ka nevienā citā valstī neviens nekad nemostās ar domu, kā tiem latviešiem iet. Vai viņi ir pietiekamā drošībā, vai viņiem ir pietiekami, investīcijas piesaistītas. Nē, tas viss ir tavās rokās. Iet un stāstīt un lobēt un, tā teikt, iesākt sarunas un pat vēl svarīgāk pēc tam uztaisīt tādu proaktīvu follow-up pēc tām sarunām. Un man šķiet, ka tagad es novēroju, ka manī, ka es kā tāda švamme sāku absorbēt tieši šo īpašību, kas ir klātesoša tajā vidē, kurā es strādāju. Un es jūtu, ka šis arī ļoti palīdz kaut kā atbrīvoties no tādām varbūt šaubām vai tādām šaubu vai pat kautrēšanās, varbūt aizturas, kur varbūt agrāk es būtu. Teiksim, ļoti elementārs piemērs. Es nezinu, es piefiksēju, ka vēl pirms, labi, šis varbūt ir pilnīgi kaut kā pārāk primitīvi, bet vēl pat pirms pāris gadiem, es domāju, ka tad, kad es biju, teiksim, caur universitāti vai caur kādu praksi, aizbraucu uz dažādām konferencēm. Un, tu esi konferencē, un tur varbūt ir 1 vai 2 cilvēki, ko tu pazīsti. Tad ir virkne cilvēku, ko tu atpazīsti, bet nepazīsti personīgi. Un tad ir vairums, protams, pilnīgi nezināmo cilvēku. Un es atceros, ka vēl pirms gadiem, 2, 3, man, un es esmu ekstraverts, sociāls cilvēks, man būtu tiešām grūti tā vienkārši pieiet pie nepazīstama cilvēka. Pateikt, sveiki, esmu Tomas. Interesējos par to un to, nodarbojos ar to un to, un jūs, un tā tālāk. Un, es jūtu, ka par šiem gadiem kaut kā, teiksim, šādai vienkārši ļoti elementāra cilvēciska kontakta veidošana, ka šeit tā aiztura kaut kur ir pazudusi. Un tāda mīnstināšanās, vai tāda šaubas, vai tāds overthinking, ak, Dievs, kā tas būs, vai tas būs neveikli, vai tas būs šausmīgi. Tas kaut kur lēnām izplēn, un tas īstenībā ir ļoti spēcīgs ierocis, ko var likt lietā dažādās sociālās vidēs. Vispār tā saucamais small talks ir labs veids, kā trenēties, tikt vaļā no bailēm kļūdīties, jo man arī kā ekstravertam ir, man tiešām tracina, ja man jābūt ar tādu mērķi kaut kādā networking, jeb tīklošanās pasākumā, un kaut kas baigi jāpasaka, un es kaut kāds 15 reizes izdomāju, kā tā smoothly pieiet klāt un sākt šo sarunu. Bet, vai tev ir
vai tev ir kaut kāds stāsts, kur kur tu esi saņēmies beidzot to drosmi uzdrīkstēties un kur tas, nezinu, nav labi vainagojies? Kur tas nav labi vainagojies? Vai arī tieši pretēji, ka tas pārset jebkuras ekspektācijas un ir vēl labāk varbūt beidzies? Jo var jau būt, ka neeksistē tāda lieta, ka tas beidzas slikti. Jā, labs jautājums. Es kādreiz domāju par to, vai nav tā, ka dažreiz mēs tīrec ar kaut kādām kognitīvām tādiem, bias vai tādu ļoti selektīvu atmiņu dažreiz pārrakstam notikumus. Jā. Kā tas īstenībā ir noticis, ka varbūt mums ir sanācis kaut ko izdarīt, un pēc tam, kad tas jau ir veiksmīgi aizgājis aiz muguras, mēs tā veiksmīgi to pārkategorizējam savā prātā, kā jā, tas bija gadījums, kur es parādīju tādu... Jā, iemācījos kaut ko. Jā, un mani tam procesam cauri vadīja tādi tur principi un tāda kaut kāda stratēģija. Es domāju, ka kopumā, zini, tas tā lieta, ko es esmu... pie kā man šķiet, es esmu gribējis ļoti pieturēties, ir pie gatavības darīt un mēģināt lietas, kurās tev nav jau augsta pašapziņa. Respektīvi, darīt lietas, kuras tev nesanāk. Un man šķiet, ka tā varbūt ir lieta, kas nāk, tā varbūt ir prasme vai īpašība, kas nāk daudz vieglāk bērniem, bet man šķiet, es esmu centies tādu, saglabāt sevī šo tādu gatavību un tādu impulsu, piemēram, turpināt interesēties par dažādām tēmām, kur es zinu, ka man īstenībā nav vēl nekādas kompetences. Vai mēģināt pakļaut sevi dažādām pieredzēm, kur es zinu, ka es tam neesmu tā pa īstam kaut kā Kas tev pēdējais? Varbūt viena tāda pieredze, kur tiešām man likās, ka es nezinu, kā tas būs, bija mana pieredze ar armijas rezervistu kursiem, kur man bija tiešām tādas, man bija tādas tiešām pamatīgas iekšējas šaubas par to, ka viens ir vai ne tur ļoti kaut kā lasīt pētījumus un analizēt procesus, rakstot dažādus komentārus par drošību, par tādām tēmām, bet vai tad, kad es būšu, teiksim, nezinu, armijas kazarmās vai kaut kādā, mežā ar cilvēkiem, ko es galīgi nepazīstu, vai tad es nejutīšu kaut kādu tādu, vai tas mani kaut kā, vai tas neizgaismos manu divkosību, vai tas kaut kā īstenībā neatklās tādu baigo tādu raksturu vājumu, vai tādu, zini, ka viņš gatavs tikai tur spriedelēt un kaut ko komentēt, bet tāds baidies tāds baltrocītis, bet īstenībā bez jebkādām, praktiskām iemaņām. Bet es teiktu, ka jā, šādas pieredzes, viņas noteikti nāk ar savu diskomfortu, bet kaut kā tas nav mani, jā. Izsitis no. Ok, tas ir varbūt tas, kā tu jūties, bet man ir šī privilēģija, ka es pazīstu divus tavus labākos draugus. Okay. Un es esmu viņiem uzdevusi pāris jautājumus saistībā ar drosmi kļūdīties. Un tev būs jāuzmina, kurš no taviem draugiem šo ir teicis. Es uzdevusi vienu jautājumu, abi ir atbildējuši, un tev ir jāsaprot, vai tas ir Raitis vai tas ir Vilhelms. Okay. Tātad jautājums pirmais bija, vai Tomasam piemīt drosmi kļūdīties? Vispār kāda tev ir sajūta, kāda ir tā galvenā temperatūra uz šo jautājumu? Viņu starpā vai man? Viņu. Es domāju, ka viņi teiks, ka jā. Labi. Pirmais intervējamais teica, es cenšos lasīt tā, lai tu nesaproti, kurš tas ir. Tomas kļūdas redz kā iespēju mācīties. Šis process mēdz sevi ietvert arī kādu trīsstāvīgu vārdu veltīšanu pašam sev, bet viņš noteikti nebīsies izaicinājums un grūtas brīžas gan profesionālajā dzīvē, gan privātajā. Tas ir viens. Otrs. Tomasam viennozīmīgi piemīt drosmi kļūdīties.
Pieaugot, viņš arī aizvien labāk spēj izvērtēt, kurām kļūdām var būt lielākas sekas, un to ņem vērā. Ok, es domāju, pirmais ir Vilhelms. Un otrais... Nepareizi. Nopietni? Jā. Ko tu stāsti? Jā. Es teiktu Vilhelmam. Nu, labi, es centos... Tā, varbūt es kaut kādu nepareizo to filtru ieslēdzu, jo es vispirms ieciklējos uz tādu valodas... Bet es arī lasīju, centos. Valodas uzbūvi un dažādām metaforām. Man šķiet, ka Vilhelms dažreiz izmanto tādus pārnotākus teicienus, un man likās, trīsstāvīgi vārdi ir ļoti Vilhelms piemītoši. Es zināju, ka tu to teiksi. Es tā kā ļoti priecājos, ka Raidis to uzrakstīja. Wow. Labi, bet kopumā tad ir, nav bezcerīgi. Bezcerīgi nav, bet mums ir vēl 3 jautājumi priekšā. Jautājums ir tāds, kā Tomas apējas ar situācijām, kad viņam ir satraukums kaut ko darīt? Kā tev liekas aptuveni, kā viņu varētu teikt? Nu, zini, šeit es teiktu, ka no vienas puses, labi, bet šī varbūt ir tāda plašāka doma. Es teiktu, no vienas puses, tas, ko es esmu sapratis savā neilgajā mūžā, ir līdz šim neilgajā mūžā, es ceru, ka no vienas puses, jā, pieredze ir tās labākās zāles pret satraukumu. Nu, teiksim, kaut kāda publiskā uzstāšanās. Es atceros, ka es ārkārtīgi satraucos, teiksim, skolas gados, tur, kad klases priekšā jārunā, es biju varbūt pat apzinīgi sagatavojies un izdomājis visu, ko es tur teikšu, bet man tāpat tur rokās trīcēja lapiņa un arī universitātē, bet es saprotu, ka tikai darot to atkal un tā teikt sevi, veicot sev, pastrādājot pēc sevi tādas mikrotraumas, līdzīgi kā muskuļi aug, vai ne? Ka tos tā pavisam tādas mikroplaisas tajos veidojās, un tad muskuļi aug. Līdzīgi ir ar kaut kādu uztraukumu, ka tikai sevi pakļaujot visu laiku regulāri tādām pieredzēm, tad tu vari izveidot tādu biezāku ādu un tādu, to noturību. Bet tāpat es uztraucos, un es domāju, ka tad, kad man ir pienāk kaut kādas stresainas situācijas, es gribētu teikt, ka jā, ok, es varbūt neuzvedos kaut kā neadekvāti, bet to noteikti var pamanīt. Ir gadījušies, es atceros daži tādi ēteri vai kaut kādas publiskās uzstāšanās, kur es vienkārši nekontrolēti svīstu. Un es nezinu, kāpēc, un it kā es esmu nofokusēts, un es pat zinu, ko es gribu teikt, bet es vienkārši jūtu, ka ja es tā uzliktu roku uz pieres, ka man tek tādi biezi lipīgi sviedri, un es jūtos vienkārši šausmīgi. Tā kā, jā, ko es daru? Es nezinu, es kaut ko elpoju, zvans draugam, kaut kas tāds nav man tad ļoti laba rutīna varbūt izstrādāt. Dzeru daudz ūdeni, nezinu. Ok. Tavi draugi ir atbildējuši šādi. Tomasā dzīvo 2 vilki. Viens no tiem šādas reizes mēģina atrisināt ātri un bez liekas ievilkšanās, jo saprota, ka bieži lielākie stresi dzīvē nāk tieši no tā, ka galvā ir pārāk daudz atvērti faili kā neatbildētas ziņas UTT. Otrs vilks iekrīt pretējā bedrē, aizmirst par pirmo vilku un sagaida brīdi, kad dienas laikā jāuzbūvē Roma. Tiesa, kad vienas dienas laikā sanāk visu izdarīt, Tomas droši vien saukt to par labākajām sajūtām. Tas ir viens. Otrs. Dažādi. Viņš spēj ļoti mobilizēties, taču reizēm ar paralēlu overtinkošanu, lai cik paradoksāli tas neizklausītos. Ļoti precīzi novērojami. Es teiktu, tas, kurš pirmais, tas vispār ar tādu ārkārtīgi augstu izšķirtspēju to analizē. Tagad redzēsim, es minēšu otrādi tagad. Es teikšu, pirmais ir Aitis un otrais ir Vilhelms. Pareizi. Ok. Tāda draudzība mēs vēl uzskatām par nopietnu, bet vēl ir 3 vai 2 jautājumi. Jā, bet vai tu vari nedaudz atkārtot to pirmā komentāru, to beigas? To, kad otrs vilks iekrīt pretējā bedrē, to? Vai... Jā, un vienu teikumu pirms tam? Ok.
Viens no tiem šādas reizes mēģina atrisināt ātri un bez liekas ievilkšanās, jo saprot, ka bieži lielākie stresi dzīvē nāk tieši no tā, ka galvā ir pārāk daudz atvērti faili kā neatbildētas ziņas. Otrs vilks iekrīt pretējā bedrē, aizmirst par pirmo vilku un sagaida brīdi, kad dienas laikā jāuzbūvē Roma. Tiesa, kad vienas dienas laikā sanāk visu izdarīt, Tomas droši vien to saukt par labākajām sajūtām. Jā, es teiktu, ka tas pieskarās tādai ļoti fundamentālai lietai, ar ko es cenšos strādāt. Un es nezinu, man šķiet, tas ir arī saistīts ar šī podkasta tādu ideju, ka, zini, es varu daudz tur reflektēt par sevi, savu uzvedību, savām izvēlēm, kļūdainām izvēlēm, pareizām izvēlēm un tā tālāk. Bet tas viss ir vai ne tāda daļa no arī sevis iepazīšanas, no tādas refleksijas par sevi. Bet es jūtu, ka viena tāda šķautne, ko es nepazīstu līdz galam par sevi vai neizprotu, ir tieši, teiksim, kādu tādu impulsu vadīts es esmu ikdienā. Respektīvi tieši par tādu enerģiju, par maniem enerģijas līmeņiem. Jo es jūtu, ka tiešām, vienas dienas ietvaros bieži es varu tā samobilizēties kaut kā ļoti tā strauji, iedegties par kaut ko, ļoti intensīvi nofokusēties uz kaut ko, atstājot jebko citu novārtā. Es varu būt tik tāds, nezinu, enerģisks, nofokusēts un tā tālāk. Un tad varbūt cita diena vai divas, kur es jūtos, ka es tā funkcionēju, bet jūtos tāds diezgan tāds, ka nav varbūt tik ļoti tāda deksme vai tam līdzīgi. Un it kā var teikt, ka tas ir normāli. Jā, man liekas, ka tas ļoti cilvēcīgi. Bet tas, ko es ar to gribu pateikt, ir, ka es jūtos, ka tas ir pilnīgi neprognozējami. Ka tas nav tāda poga, ko es apzināti ieslēdzu, ka tāds, tagad, šajā brīdī, es tagad... Būšu tāds. Jā. Un es jūtu, ka ir kaut kādā šīs enerģijas līmeņa svārstības, kuras es nesaprotu. Kuras es nezinu, vai tas ir ķīmisks process, vai tas ir pilnīgi mentāli kaut kas, vai tas ir fiziskās veselības jautājums vai mentālās veselības jautājums. Man vēl aizvien tas izklausās ļoti cilvēcīgi, bet ja ir kāds terapeits, kas klausā šo, droši ierakstiet komentārā. Labi, ejam tālāk. Trešais jautājums bija, vai vari padalīties ar kādu stāstu, kuru tu atceries, kur Tomas ir tomēr beigās pieļāvis kaut kādu kļūdu. Iekavās bija tādu, ko var publiskot. Un tad pirmais intervējumais atbildēja, man ir tiešām grūti izdomāt kādu šādu stāstu. Ir stāsti, ar kuriem es nevaru dalīties ar tevi, let alone ar pārējo pasauli. Un tad bija tāds, nē, man ir stāsts. Un tad turpinājums ir, gada sākumā vienā ļoti svarīga basketbola turnīrā izšķirošajā spēlē, kur bijām niecīgā vadībā spēles izskaņā, bija palikuši apmēram 30 sekundes līdz spēles noslēgumam, kad mūsu komanda sāka savu uzbrukumu. Tomas bija ar bumbu jau otrpus laukumam un visi komandas biedri, tā skaitā treneri bļāva līdz galam, kas nozīmē mēģinot izturēt visas uzbrukumam atvēlētās 24 sekundes. Tomas šo ignorējot izmeta pilnīgi nevajadzīgu 3-punktu metienu, netrāpīja, bumba nonāca pretinieku rokās un viņi panāca vadību un uzvarēja pamatlaikā. Tās ir tās rētas, kas nedzīst. Šis bija šausmīgs gadījums. Arī to lasot un zinot, ir grūti tā teikt nejust sveškaunu, bet man liekas, tas ir ļoti izprotami. Bet labi. Un otrs intervējumais atbildēja, tas, ka viņš noraidīja iespēju mācīties NVU Abu Dabi. Interesanti. Kurš ir kurš? Jā, otrais ir Raitis, pirmais ir Vilhelms, kurš ironiskā kārtā bija mūsu komandas treneris tajā turnīrā, viņš bija zelīdā žaketē. Jā, abi šie gadījumi, var teikt, vienāda svara, vai ne, problēmas, bet zini, tu smiesies, bet tajā pirmajā gadījumā, es pieaudzis vīrietis 28 gadi. Tad, kad tas notika, un tas viss notika pēc tās manas kļūdas, viss notika tādā palēninājumā. Pretinieki, tā bumba atlec, pretinieki dabū bumbu. Pēdējā, tā kā filmā, viss tā kā pēdējās sekundes, viņi apskrien pāri, tur kaut kāda mīcīšanās, un viņš iemet burtiski pēdējā sekundē, un es tā paskatos,
un es jūtu vienkārši tādu vilšanos sevī, un es izgāju ārā no sporta zāles un skatos kaut kādā tur pļavā. Un man likās, ka reāli kaut kāds raudiens var uznākt. Es jūtos tik slikti par sevi. Bet vismaz ir stāsts. Man liekas, tas bija viss, par ko es dzirdēju turpmākajā. Vismaz ir stāsts, jā. Jā. Bet nu labi, šo cenšoties izdzēst. Pēdējais jautājums bija, vai Tomas ar gadiem kļūst drosmīgāks vai tā teikt prātīgāks? Vai tev pašam ir sajūta? Es domāju, šis ir visinteresantākais jautājums. Bet arī interesanti, ka tu esi to nostādījusi kā polus uz spektra. Kā tev, vai tu vari par sevi pareflektēt par šo? Man liekas, ka tā kā tu jūties par savām to, ko tu iepriekš teici, ka reizēm tev ir tā visa spēja nenormāli savākties un izdarīt, un reizēm tu nevari. Man liekas, ka man šī ielākā, kad es pusdienu varu justies ļoti prātīgi, un tad man uznāk 4:00, vispār kāpēc iesprungst un overthinkoju, un tad eju uz priekšu, un tad ir momenti, kur mēs dzīvojam vienreiz, un 2:00 man ir tāds, ak, Dievs, bet tev ir jāmaksā rēķini, un cilvēki ar tevi rēķinās, un viss tā kā nāk pāri, un tad man ieslēdzas tāds prātīgākais mana puse. Jā, es domāju, ka labi, lai neteiktu kaut kādu tādu manevrējošu atbildi, ka kādās jomās drosmīgāks, kādās prātīgāks. Es teiktu, ka jā, ka par to prātīgumu es domāju pēdējā laikā daudz, jo man ir apkārt arvien vairāk vienaudžu, kurus es ļoti respektēju. Arī man labākie draugi, piemēram, šie paši kungi. Ja? Mums ir bijusi viena tāda, es teiktu, diskusija, kas atkārtojās ar daudziem pavadieniem, kur mani draugi, arī tuvākie draugi, kuri agrāk, tusēja, gāja uz reiviem, gāja uz dažādām balītēm. Viņi tagad to ir nomainījuši uz braukšanu 100 km ar velosipēdu. Ja? Vai spēļu vakariem. Vai spēļu vakariem. Bet viņi sāk arvien vairāk pakārtot savu dzīvi ap tādu konkrētu dzīves stilu, konkrētu režīmu, ja? Kurā tiek ierēķināts laiks miegam, gatavošanās miegam, pareizam uzturam, visas pareizās lietas. Ne? Bet tas, ko mēs apspriežam, ir, ka vai šāds pagrieziena punkts nenāk ar to blakni, ka tad, kad cilvēki iesprādzē sevi tādā režīmā, ka viņi kļūst arī varbūt mazāk spontāni, mazāk elastīgi un mazāk gatavi pielāgoties citam. Un tas ir tas, varbūt, par ko es tā nedaudz... Es it kā arī gravitēju šajā virzienā, arī es cenšos daudz vairāk sportot, un mani vairs nevar atrast nekādos tur ballītēs īpaši. Bet es par to tā varbūt saldsērīgi domāju, ka vai tas prātīgums un tāds pragmatisms, vai tas arī nelaupa kādas dzīves pieredzes. Un galvenais, vai tas nelaupa to spontaneitāti, kur pat, ja kāds potenciāls piedzīvojums sevi piespēlē trešdienā, tur 9:30 vakarā, ka arvien vairāk sāk iezakties tāds mehānisms, ka jātaupa spēki. Bet man liekas, arī tāpēc, ka nāk vienkārši miegs. Šajā vecumā vienkārši nāk miegs. Bet labi, ko tavi draugi par to saka? Viens saka, man liekas, ka abi viens neizslēdz otru. Viņš jūtas drošāk savās spējās un noteikti nebaidās uzņemties atbildību, ir prātīgs, tiesa tajā pašā laikā noteikti nevēlas iemiesot tādu stereotipisko pieaugušo, kurš ir aizmirsis kā atpūsties. Un otrs saka, līdzīgi kā minēju citā atbildē, viņš gadiem ejot pieņem arvien vairāk aprēķinātākus riskus. Līdz ar to gan drosmīgāks gadījumos, kad iespējams zaudējums ir nebūtisks, gan prātīgāks neriskējot tur, kur tas nav stulbi. Laikam
Bet abas ir labas atbildes. Te grūti tā. Vismaz labi, ka viņi zina par tevi. Jā, nu varbūt otrais ir Raitis un pirmais ir Vilhelms. Pretēji. Oh! Nekas, viss slikti. Ne, nu, tu bišķiņ zini savus draugus. Tik slikti. Bet tad esam vismaz sapratuši kopējo ainu par tevi saistībā ar drosmi kļūdīties. Un gribēju izspēlēt vienu spēli, kas saucās When Life Gives You Lemons, jeb kad dzīve piešķir situācijas, kurās šķietami liekas, ka tas ir nepatīkami. Tev ir jāizvelk viena lapiņa no šī lielā citrona. Labi. Tur būs apgalvojums, kurš it kā ir nepatīkams. Nepatīkama situācija, un es gribētu dzirdēt, kā tu risinātu šo situāciju. Kā es risinātu tā burtiski, ja? Nu, tā kā, nevis risināt, bet tā kā, kas būtu tas pozitīvais iznākums šim? Teiksim, šodien nokavēju to, bet labais ir tajā, ka tas un tā. Ka ir jāatrod sudraba maliņa. Jā. Nu labi, šis ir ļoti tāds pat intuitīvs. Tātad, tu nokavē pēdējo autobusu un nav iespēja pašam braukt ar mašīnu. Nu, es jau sen esmu bijis velosipēda un veselīga dzīvesveida, tā teikt, propagandists, tā kā es teiktu, ka šī pat nav vispār... Tas pat ir labi, ka tas notika. Tas pat ir labi. Tā ir iespēja pabūt ar savām domām. Ir arī savs šarms naksnīgai pilsētai. Jā. Un vispār, jā, naksnīgai pastaigai, kas var būt labāks. Te man nāk prātā šādi gadījumi ar mani gadījās diezgan regulāri vidusskolas vecumā, kad, protams, kāda mašīna man pat tiesību vēl nebija. Un es dzīvoju tad Pļauniekos, un viens no šiem jaunskungiem Raitis arī. Un es atceros, ka tajā laikā, kad bija tur kaut kāds vakars un nebija taksometra vai nebija naudas taksometram un kaut kā gadījās tādi 40 minūtes ar kājām gājieni atpakaļ no Rīgas centra uz Pļauniekiem. Un bija pāris vietas, kur bija tā neumulīgi vai tā bail pat, bet arī ne no kaut kāda varbūt konkrēta apdraudējuma, bet tā abstrakti. Un es atceros, ka tad Raitis bija tas cilvēks, kam es zvanīju, lai tā teikt vienkārši papļāpāt, lai būtu drošāk, jā, lai būtu kaut kā tā omulīgāk. Tad ar šo tādu pozitīvo skatījumu uz lietām, kas būtu kaut kas tāds, ko tu varbūt novēlētu kādam cilvēkam, kas tieši šobrīd nevar saņemties drosmi kaut ko izdarīt, kas potenciāli viņa dzīves kvalitāti uzlabotu, kas ir tas, ko tu ieteiktu? Oi, nu zini, es tiešām negribu būt kaut kāds tāds moralizējošs vai ka es te kaut kādas dzīves gudrības bārstītu, ja, bet fundamentāli es domāju, ka dzīve ir vienkārši pārāk īsa, lai tu to veltītu lietām, kas tev nepatīk. Īsāk sakot, YOLO, ja? Tādā ziņā, ka, protams, ir lietas, kas ir obligātas, vai ne, un ir dažādi dzīves pienākumi, kas ir neizbēgami, bet kas attiecās uz tavu darbu vai nodarbēm, kurām cilvēki velta tur 8, 9, cik tur 10 stundas dienā. Ak, Dievs, dzīve ir pārāk īsa, lai tu pavadītu to kaut kā mokoties vai nerealizējot sevi veidos, kas tev šķiet saistoši. Tā kā es domāju, ka lai vai kāda ir situācija, es novēlu atrast to krampi un to gatavību uzņemties riskus, ieviest tās pārmaiņas. Paldies, Tomas! Paldies arī jums, klausītāji, un arī paldies Elaport par to, ka mēs varam šo sarunu uzturēt šajā telpā. Un tad jau tiekamies nākamajā epizodē.